Labdien! Esat sveicināti diskusijā ar jauniešiem. Šodien jūsu pirmais uzdevums ir 20 minūtes iepazīstināt ar sevi, ar jūsu programmu, kāds ir jūsu iecers jauniešiem, varbūt kāds ir lielākās problēmas Ventspilī ar jauniešiem. Vārds ir jūsu. Paldies! Paldies par tādu iespēju. Vispirms varbūt mēs stādīsimies priekšā. Mani sauc Jānis Vītoliņš, es strādāju par domas priekšsēdētāju. Ar mani kopā ir Rudolfs Punkstiņš. Es pieļauju, ka jaunieši Ventspilī viņu pazīst. Viņš strādā pilsētas domē par plānotāju. Tikko ne pārāk sen sāk strādāt un, protams, arī viņam jāpabeidz ir maģistra studijas tuvākajā laikā. Bet Rudolfs arī uzturas šeit, jauniešu mājā, regulāri. Arī tā viņam tā kā divas darba vietas un pievienojies mūsu komandai. Jēkabs Matspāns, es domāju, arī ir pietiekoši atpazīstams Ventspils jauniešiem. Viņš jau cik gadus? 3, cik liels? 2 gadus jau vada Ventspils mūzikas skolu, Ventspils mūzikas vidusskolu. Nu, man grūti pateikt, vai tie, kas skatās, vai tie, kas ir klātienē, viņus uzskata par jauniešiem. Priekš manis viņi, protams, ir jaunieši, ļoti jauni, bet nu, es pieļauju, ka arī viens otrs no jums jau uzskata, ka viņi jau ir netik jauni, bet neapšaubām viņi ir jaunākie mūsu komandā. Runājot par pilsētu, es varbūt īsi, protams, ka katrai pilsētai vispirms ir ekonomika, rādītāji. Mūsu pilsētā vienmēr jau faktiski gadsimtiem vissvarīgākā ir bijusi osta un to, ka mums arī varbūt dažas mūsu konkurentu partijas pārmet, ka Ventspils pilsētas ekonomiskie rādītāji ir būtiski pasliktinājušies. Tas ir tieši saistīts ar to, ka pašvaldība faktiski nepārvalda ostu jau 6. gadu. No 2020. gada pārvaldību ostā pārņem valsts, tur ir 4 valsts pārstāvi valdē, un viņi pieņem visus lēmumus. Mēs nevaram piedalīties šo lēmumu pieņemšanā, lai gan pašvaldības aktīvi tur ļoti apjomīgi, tur ir mūsu īpašums, bet mēs pat nevaram ar šo īpašumu rīkoties. Nu, tas apmēram tā, ja jums piederētu māja, pagalms, jā, tāds īpašums foršs un pusi no šī īpašuma pārvaldīt kaut kāds svešais, lai gan tas jūsu īpašums tur zemes grāmatā, jums tā kā gribētos kaut ko izdarīt, bet tādas iespējas likumīgas nav. Ja? Nu, mēs, protams, esam mēģinājuši to labot, bet valsts pārvaldībā Ventspils ostas darba rezultāti ir bijuši ļoti bēdīgi. 2,5 reizes ir samazinājies kravu apgrozījums, kas ir galvenais ostā, un faktiski arī ir pietiekoši daudz ostas ir optimizācija, tā rezultātā cilvēki ir zaudējuši darbu un aizbraukuši. Es ļoti ceru, ka mēs kā pašvaldība jau tuvākajā laikā, es ceru, ka tas būs šogad, jo tas jautājums jau virzās uz Saimu. Pašvaldība atgriezīsies ostu pārvaldībā ļoti svarīgi uz līdztiesīgiem pamatiem, lai puse būtu no valsts, puse no pašvaldības un lēmums pieņemtu kopīgi. Un tad, protams, ka es ceru, ka arī atjaunosies ostas ļoti veiksmīga darbība. Mūsu, kas vajadzīgs ir, manuprāt, jauniešiem Ventspilī, ir vajadzīgs pirmkārt darbs, otrkārt, kur dzīvot. Ja jūs jau esat tajā vecumā, kas sākat par sevi, par savu faktiski ģimeni domāt, un neapšaubām arī ir šis periods, ka ir jāgūst laba izglītība. Ja būs tādi jautājumi, es varu arī sīkāk pastāstīt par augstskolu. Es esmu augstskolas padomē, viens no 5 augstskolas padomes locekļiem, un faktiski augstskolai sekoju kopš tās izveidošanas, un kā pašvaldība mēs maksimāli atbalstām mūsu augstskolu. Runājot par dzīvošanu, nu, varbūt jūs pamanījāt, ka mēs pašlaik uzsākam pilnīgi jaunu projektu. Pirmo kopš neatkarības atjaunošanas mēs būvējam 2 30 dzīvokļu mājas Saules ielas galā. Un šīs mājas būs gatavas apmēram pēc gada, augusta mēnesī, nu, ceru varbūt pat jūlijā, mēs varēsim pasniegt atslēgas tiem, kas būs pieteikušies uz šo te dzīvokļu īri.
No 60 dzīvokļiem 38 ir 3 istabi, tā kā mūsuprāt tas ļoti ideāls variants jaunai ģimenei, vēlams ar 2 bērniem. Es ļoti uztraucos par to, un ne tikai es, mūsu komanda, par to, ka Ventspilī ir svarīgi ir samazinās faktiski dzimstība, ja? un arī no ostas šie cilvēki, kas zaudēja darbu, daļa no viņiem aizbrauc, pārsvarā no Pārvences tie bija, ja? un ka ļoti būtiski ir demografijas jautājumi, un es uzskatu, ja mūs atbalstīs pēc pašvaldību vēlēšanām, tas varētu būt pats svarīgākais, pats pirmais uzdevums, veidot šādu te atbalsta programmu, ne tikai piedzimšanas pabalstu palielināšanu, bet tādu kompleksu programmu, kas būtu tas, kas ļautu gan sabremzēt šo cilvēku zaudējumu, gan arī uzaicināt ne tikai no ārzemēm, remigrācija arī. Tur mums ir ļoti konkrēti skaidri pasākumi. Mums ir cilvēks, kas viņus apkalpo šos remigrants, kas atgriežas no ārzemēm, bet šī gadījumā pat nav svarīgi, vai viņš atgriežas no Anglijas, vai pieņemsim pārceļas uz mūsu pilsētu no citas pašvaldības. Piemēram, no Latgales, kur ekonomiskā situācija ir pietiekoši bēdīga. Tas no manas puses mazliet ievadam, bet es tad došu vārdu Rudolfam un pēc tam Jēkabam. Viņi mani papildinās. Jā, tātad es jau tiku iepazīstināts nedaudz. Es esmu Rudolfs Punkstiņš, darbojos kā teritoriju plānotājs domas administrācijā un tāpat darbojos arī šeit Ventspils jauniešu mājā kā jaunas lietu speciālists. Nedaudz varbūt ieskatam, kas tad tiem jauniešiem jau ir pieejams Ventspilī un kādas tad ir tās iespējas. Ne tikai tas, ka ir iespējas iegūt gan pamat, gan vidējo izglītību, gan arī tāpat arī augstāko izglītību atsevišķās mācību programmās, bet ir pietiekami plašs neformālās izglītības klāsts gan digitālajā centrā, gan Jaunradas namā. Un tieši šobrīd, kā jaunas lietas speciālists aptaujā, es iekļāvu vairākus jautājumus tieši par šo neformālo izglītību, lai saprastu, cik daudz jaunieši izmanto šos neformālās izglītības piedāvājumus, kas mums ir pašvaldībā, un ko tad viņi varbūt paši iesaka, ko viņi vairāk gribētu redzēt, kas ir nepieciešams neformālajā izglītībā, jo tā jau arī ir tāda sava veida brīvā laika pavadīšana, tu izvēlies kaut ko papildus apgūt ārpus skolas. Tāpatās mums ir ļoti spēcīga un augsta līmeņa sporta skola, es gribētu teikt. Es esmu pats absolvējis sporta skolu. Un mums ir, es nezinu gan statistiski, cik daudz pašvaldībās ir bezmaksas sporta skola, bet mūsu pašvaldībā tā ir. Es zinu, vairākās pašvaldībās tā nav. Es zinu pazīstams man personīgi cilvēks, kas mūs nedaudz par to varbūt apskauž. Tāpatās arī, cik es esmu dzirdējis, hokeja klubā ir iespējams spēlēt par nedaudz zemākām cenām nekā citur, pieņemsim, Pierīgā vai Rīgā. Un, tās būtu tādas sportiskās iespējas, protams, airēšanas bāze un tagad nesen uzceltais veloparks, uz kuru es arī nedaudz varbūt skeptiski no sākuma skatījos uz šo projektu. Un man likās, kurš tad viņu izmantos, bet tagad katru dienu, par cik man jābrauc garām no mājām uz darbu, ir tieši ar veloparku. Tad, pirmajos mēnešos, cik sanāk, vēl nav mēnesis pagājis riņķim. Bet pirmajā mēnesī tur ir ļoti daudz apmeklētāju, kas man pārsteidz patīkami, kas nozīmē, ka tomēr tas ir bijis veiksmīgs projekts un tas jauniešiem nodara un interesē. Jā, kā jau es minēju, mums ir nedaudz vairāk varbūt jāpapēta kā pašvaldībai, kur tad mēs varam kaut ko varbūt tās pamainīt no tā esošā jau piedāvājuma klāsta, lai viņu aktualizētu jauniešiem, lai viņiem tas būtu aktuālāks. Kur mēs varam varbūt tās kaut ko izveidot jaunu, bet tas viss ir, protams, atkarīgs no jauniešu viedokļa. Un tā ir tā galvenā komponente, kur jāstrādā jauniešiem. Jāizzina tas viņu viedoklis, kas nav pārāk vienkāršs uzdevums, jo aptaujas un anketas, pat ja tās aizņem tikai 5 minūtes, nepārāk aktīvi jaunieši vēlās viņas aizpildīt. Bet man ir plāns, ka varbūt tās iespējams vasarā izdosies realizēt tādu ātro 3 minūšu aptauju uz ielām, izmantojot iespējams aktīvākos jauniešus, kas uzturās šeit jauniešu mājā un darbojas arī jauniešu domē.
Un tad uz planšetēm, kur būs jau sagatavoti jautājumi, varbūt tās kaut kā tādā veidā mēs varam iegūt kaut kādu ātro, no angliski tas būtu feedbacks, bet latviski atgriezenisko saiti, tieši tā, 2 vārdu salikums. Nu, kaut kā tā laikam īsumā, jā, došu tālāk Jēkabam. Jā. Labdien, jaunieši, labdien, vecpilsnieki. Jā, prieks būt šeit kopā jums visiem un gan tiem, kas to vēros visus pēc tam pierakstā. Un vēlos teikt, ka mana pieredze ar jauniešiem ir ļoti liela. Es vēl nesen pats biju jaunietis pēc vecuma, jā, bet laiks ādas skrien. Bet, jā, mūzikas skolā, Ventspils mūzikas vidusskolā esmu pavadījis vairāk nekā pusi savu mūža, un esmu tiešām mērā veicinājis Ventspils kultūras attīstību, kas būtu tieši skatām no jaunatnes perspektīvas. Izveidojis mūzikas grupas, veidojis Ventspilī koncertus, sadarbojies ar Ventspils kultūras iestādēm, un pēcāk arī nonākot jau mūzikas vidusskolas vietnieku amatā, jau veicināja šo te audzēkņu iesaisti Ventspils kultūras dzīvē, kas būtu būt sociāli aktīviem, pielīties šādās pašās politiskās iniciatīvās, tāpat arī debatēs, veidot savas mūzikas grupas, piedalīties un apmeklēt koncertus. Man bija vienmēr ļoti svarīgi tas, ka jaunieši paši dara, un viņiem pašiem savu iniciatīvu darīt lielas lietas. Esmu ļoti daudz motivējis un atbalstījis arī Ventspils jauniešu gadu balvu, kas, manuprāt, viens no pats svarīgākais. Man pagaidām šķiet Ventspils tāds apbalvojums tieši jauniešu ziņā, un arī vispār apbalvojums Ventspils kontekstā. Jo šie ir tie mūsu nākotnes, teiksim tā, samuraji, kas cīnās par to, lai mums šī vieta Ventspilī neizmirst, un kas parāda ne tikai kultūras ziņā, bet arī uzņēmumu ziņā. Tad jaunieši paši aktīvi iesaistās un veicina Ventspilī arī uzņēmējdarbību. Šos pirmos soļus spēr mūsu Ventspils skolotāju vadībā. Tāpat man ir ļoti svarīgi tieši, lai jaunieši paši veido savus pasākumus bez pieaugušo iesaistes, jo tikko klāt ir pieaugušais, tas pasākums vairs nav gluži jauniešu pasākums, tas vienkārši ir mentorēts pasākums, kas nebūtu īsti atbilstoši jauniešiem. Jo jauniešiem jābūt ir brīvai domu plūsmai, jo tā tieši viņiem jāvēlās. Mēs paši zinām, ko nozīmē tad, ja mēs esam kopā jauniešiem un telpā ienāk kāds pieaugušais, mēs mainamies. Tas ir neizbēgami. Tāpēc es vienmēr bijis arī kā mūzikas vadītājs vienmēr par to, lai kur vieta ir jauniešiem, tur jābūt tikai jauniešiem. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tikai tā rodās traks un izaicinošs un ļoti progresīvs idejas. Jā, un es ļoti novēlu Ventspils jauniešu domai turpināt šo jauniešu gadu balvas šo te pēctecību, jo es zinu, tas ir ļoti svarīgi, un es vienmēr atbalstīšu to iniciatīvu. Paldies vēl. Jā, es varbūt tad vēl piebildīšu pie to, ko teica kolēģi. Nu, mums jau bija viena diskusija, kur piedalījās visu politisko partiju pārstāvi. Tā bija 4. vidusskolā. Tur bija nesalīdzinām vairāk jaunieši nekā šovakar, bet es ceru, ka kāds arī skatās tiešraidē šo mūsu stāstu. Un es sapratu no šīs tikšanās to galveno atgriezenisko saiti, feedbacku, tā kā teica Rudolfs, ka iespējams, ka mēs ļoti daudz esam rūpējušies par mazuļiem. Mums bija tāda programma mazuļiem, Draudzīga pilsēta, viņa nav beigusies, mēs viņu turpinām. Mēs ļoti daudz esam spēļu laukums iekārtojuši gan vienā krastā, gan otrā, un faktiski tikko pirms netik sen atvērās pilnīgi jauns projekts Sapņu zeme, kas arī tomēr nav tādiem vidusskolniekiem, ja, ka tieši šī vecuma grupa no kaut kādiem varbūt 17, 15, pat varbūt gadiem līdz 25, ka mēs varbūt pārāk maz esam izzinājuši viņu vajadzības, ko tad viņi vēlas, kas ir tas, kas pietrūkst. Ja? Parasti tā pirmā atbilde ir, ka mums pietrūkst, kur atpūsties. Nav klubu, nav nakts dzīves un tā tālāk. Ja? Un to es ļoti bieži esmu uz šo jautājumu atbildējis, ka tā nav pašvaldības
atbildība. Mēs varam atbalstīt, iespējams, ar telpām un tā tālāk, bet mēs nevaram to rīkot. Tas jādara pašiem. Tā kā teica Jēkabs, jā, tur pieaugušie tikai traucēs šādā pasākumā. Jā. Es domāju, ka ir Silraks. Es, protams, tur neesmu bijis, bet tas var būt. Bet tas, man liekas, pēc tā, kā tur stāsta, ka tas esot ļoti laba vieta, kur atpūsties jauniešiem. Jā. Un pēc šīs 4. vidusskolas pasākuma mēs ar Rudolfu pārunājām, kā tad uzzināt, kāpēc, jo to, ko es pēc tam arī apmainījos viedokļiem ar Sandi Mārtiņu Sauni, ka jāuzzina, kas ir tie, jāuzrunā tie jaunieši, kas ir aizbraukuši. Kāpēc viņi vairs nav šeit? Kas bija tie iemesli, kādēļ viņi aizbrauc? Rudolfs piekrita, ka tie faktiski tāda pirmā mērķa grupa varētu būt basketbolisti komandā Snupijs. Es viņus uzrunāju un tuvākā laikā tikšos. Es ceru, ka šonedēļ jau viņi to līderi Garanču, ja? Tas būtu ļoti svarīgi, manuprāt. Ja? Varbūt mēs uzzinātu vairāk, kas vēl būtu jāizdara, kas papildus vajadzīgs. Teātra izrādes, šīs nevis tur klasiskās, bet tādas kā Kvadrifrona vai Ģertrūdas ielas teātri vai Dirty Deal teātro. Tādas izrādes mums ir bijušas, bet jāsaka, nav bijuši ļoti, ļoti daudz apmeklētas. Tas būtu jāorganizē, ja? Vairāk. Bez tam ir jādomā, kas ir tas, kas pietrūkst, kādēļ jaunieši aizbrauc. Es domāju, mums ir ko darīt. Tas galvenais pārmetums visu laiku Ventspilī ir tukšs, nav neviena cilvēka uz ielām. Es atvainojos, ko viņiem darīt uz ielām? Visi ir bijuši ārzemēs un visi ir bijuši šīs emocijas, šī sajūta, ja, ka pilsēta ir tukša, viņas ir tiem, kas ir bijuši ārvalstīs. Un tur ir city, tur ir pilsētas centrs, gājēja zona, gājēja ielas, kafejnīca, cilvēki iet paēst vakarā un nāk mājās no turienes. Varbūt iet no vienas kafejnīcas uz otru. Mums Ventspilī, tikai Ventspilī, tas ir daudzās pilsētās Latvijā. Pirmkārt nav tradīcijas, otrkārt nav tik daudz līdzekļu. Un visi kaut ko dara. Kā teica Rudolfs, sporta skola bez maksas, digitālajie puciņi bez maksas. Ja? Tā nav daudzās vietās, tā ir tikai varbūt atsevišķās vietās. Ok, bet mēs jau varbūt pa gara runājam, droši vien, ka var pāriet pie jautājumiem. To, ka 30 gadu laikā ir ļoti daudz, kādas tad ir tās lielākās problēmas, kurš jūs esat ieraudzījuši jauniešu vidū? Es jau minēju, tā galvenā problēma ir tāda, ka mums ļoti gribētos, lai viņi pārsvarā paliktu šeit. Ja? Un tāpēc ir vajadzīgs darbs, ir vajadzīgs dzīvesvieta un, protams, ir vajadzīga, lai labas izglītības iespējas pēc tam, ka pabeidz vidusskolu. Ja mēs to atrisināsim, to ļoti viegli pateikt. Ja? Un es pilnībā saprotu, ka mēs esam radījuši ļoti daudz jaunas rūpnīcas. Buher, Šveices uzņēmums, tur 400 strādājošie, viss ļoti labi. Bet diez vai visus jauniešus šāda veida darbs, abstrakts rūpniecība interesē. Ir jaunas rūpnīcas, bet tas ir IT vai ne, kas varbūt vairāk varētu interesēt. Un ne tik sen arī atvērās Čoderu ģimene, izveidoja šo te kopdares un koprades coworking šīs telpas Andreja namā. Viņiem vēl pusi ir brīvas. Jūs tur jaunieši varat iet un darboties. Manuprāt, tas ļoti interesanti, jo viņi gan Gunts, gan Laura ir visaugstākās raudzes speciālisti. Viņi ļoti daudz var palīdzēt šajā periodā, kad tu nezini, kas jādara, kad tu domā, varbūt jāizveido savus uzņēmumus, varbūt jāpamēģina. Viņi tur ir, vienkārši vajag izmantot. Kādas problēmas? Manuprāt, problēma nav, ka katrs var atrast šeit nodarbošanās un katrs var atvest laika pavadīšanu, bet tas jāprasa viņiem. Es vēlreiz atkārtoju, mums vairāk jāuzzina tieši šajā dialogā. Jā, nedaudz paturpinot varbūt Vītoliņu kungu, arī citējot varbūt savus draugus un paziņas, kas arī šobrīd strādā pēc mācībām Rīgā. Tā galvenā problēma, kas ir tāda
pirmšķirīgā problēma ir tās aktuālās darba vietas. Un tas mums būtu jāizzina, būtu jāsaprot, kādas augstākās izglītības mācību programmas visbiežāk Ventspils jaunieši izvēlās, kādas ir pēc tam potenciālās šīs darba iespējas, un pēc tam jau jāstrādā varbūt tās, nezinu, ar privātiem investoriem, uzņēmējiem, jāpiesaist viņiem Ventspilī atvērt kādas telpas, ofises, kur tad jaunieši pēc tam var nākt un strādāt. Brīvā laika pavadīšana, klubi, kafejnīcas, tās ir tikai tādas otršķirīgas lietas, kas, protams, uzlabo dzīves kvalitāti un savu, varbūt, šo emocijas, paceļ ikdienā un brīvdienās. Bet, galvenā problēma, es domāju, ir, ka nav varbūt pietiekami daudz, nevis vispārīgi, bet pietiekami daudz aktuālo darba vietu Ventspils jauniešiem. Bet tajā pašā laikā mums visu laiku, es tikai pateikšu savu statistiku, ir vismaz no 150 līdz 200 vakances visu laiku. 50, 60 profesijās, tā kā tas darba piedāvājums pat ir ļoti daudzveidīgs. Vienkārši ir jāseko tam. Varbūt, protams, ka ne katrs var atrast tieši sev, ko viņam sirds vēlas, bet iespējas ir. Bezdarbnieki ir apmēram 750, 800 regulāri, bet es domāju, ka daudzi no viņiem, pietiekoši liela daļa no viņiem faktiski varbūt arī īsti nav gatavi atgriezties darba tirgū. Ja? Tā ir iespēja jauniešiem. Jā, arī vēlreiz paturpināt par šo pašu informācijas atrašanu. Par šīm pašām vakancēm ir man pietiekami liels draugu skaits arī, kas Rīgā studē un saka, ka viņi varbūt labprāt atgrieztos Ventspilī. Es saku, paskaties, reku bija viena vakance, tikko pirms pāris nedēļām beidzās, bet viņi vēl joprojām stāv iekšā. Rekā, es nemaz neredzēju. Tā ir arī varbūt tās viena tāda liela problēma, ka jaunieši nezin, kur atrast to informāciju. Pat tādi jau, kuri jau nedaudz jau pēc likuma skaitās izauguši no jauniešu vecuma, 26, 27, arī tādi nezinu, varbūt līdz galam, ka var apskatīties, vai arī, varbūt pietrūks pašiem motivācija vai slinkums apskatīties, ka varbūt tās kaut kas jauns ir un tā. Jā, tas, ko Rudolfs saka, informācijas aprite, informācijas pieejamība, tas ir vissvarīgākais. Ja nav informācijas, tad tu neesi nekas. Ja? Es minēšu, varbūt kāds no jums bija arī šajā pasākumā, ko pieminēja Jēkabs jauniešu gada balvas pasniegšanā. Es uzrunāju no tribīnas jauniešu, es tieši tā arī teicu, ja jums kaut kas vajadzīgs, palīdzību, nāciet pie manis, es katru otrdienu man ir pieņemšana, varat man rakstīt uz e-pastu, es atbildēšu. Protams, ka labi, ka pirmā jauniešu grupa ieradās pie manis burtiski pirms dažām dienām, ja? Un tie bija jaunieši no 4. vidusskolas, un rīt viņi nāks atkal, un viņiem bija ļoti, ļoti konkrēti jautājumi, un es esmu pārliecināts, ka mēs viņiem varam palīdzēt. Ja? Jo jautājums par tā saucamo kultūras kvartālu. Tā ir vieta, kur atpūsties jauniešiem, kādi ir vairākās pilsētās. Un atkal, mana pieredze personīgā, pirms gadiem 5 apmēram tas bija, kad pie manis ieradās jauniešu grupa, viņi bija iestājušies mūsu augstskolā. Mēs gribam izveidot jauniešu kvartālu, kultūras kvartālu. Vienalga, galvenais jau nav nosaukums, bet saturs. Ja? Sakam, uz priekšu, kāda jums vajadzīga ir. Tas ir jūsu projekts. Jums tas jāizveido. Ja mēs to izveidosim un iedosim jums gatavu uz paplātes, tam nebūs tās vērtības. Vērtība ir tikai tāda, ja tu pats to esi radījis ar savām rokām. Un jā, viņi gatavi. Ļoti uzņēmīgi jaunieši, viens otrs vēl no viņiem ir šeit, šī pilsētā, un mēs viņiem atradām vietu, ieteicām, privāti īpašums, tur vajadzētu palīdzēt. Latvijā un Ventspilī biedri ieradās, uztaisījām talku, tur iztīrījām, savedām kārtībā. Privāti īpašnieks nevaram vienoties ar viņam. Palīdzējām ar juristu, ja? Viss būs kārtībā. Paiet kaut kāds laiks, es prasu, kā jums iet, tā mēs tur izdomājām, tā īsti varbūt nē, un tur tomēr tas ir saistības ar to privāto īpašnieku. Labi, meklēsim pašvaldības telpas. Aizvedām, parādījām tā ēka, kur bija Covid laikā, tur bija tas potis, ja, tas ir Skroderim pretī ir tāds skvēriņš, ja, un tur ir tā bijušais kaut kāds tur jaunracnavs vai kā viņš tur sauca. Jā, viņi sajūsmā. Arī to vajag, mēs paši beidzās. Ja? Varbūt nav labs piemērs, varbūt nav laba praksa, bet es saku vēlreiz, pašvaldība atbalstīs sākotnējās tāds projekts, viņam jābūt ir pašu jauniešu projektam. Vēlreiz atkārtoju, piekrītu Rudolfam, pieaugušie tikai traucēs.
Jo tie, kas pie manis atnāca tajā laikā, viņi saka, es viņiem saku, nu, bet kā, ir taču jauniešu māja, šī pati, kur mēs pašlaik atrodamies. Viņi saka, nē, nu, mēs jau neesam vairs tajā vecumā. Mēs arī lietosim alkoholu, un tie būs jau tādi jau. Nāksim varbūt tur ģimenēm un tā, bet jauni cilvēki. Nu, ok, tas ir tas, ka it kā kaut kas pietrūkst tieši šajā te vecumā, ja? Bet tas jādara pašiem. Tad tam būs vērtība. Tā ir mana pārliecība. Iespējams, ka es kļūdos. Minējāt to, ka studiju iespējas pēc vidusskolas arī varētu nodrošināt to, ka jaunieši paliek šeit. Kādi tad ir tie tālākie plāni augstskolai? Jā, un redziet, augstskolā šobrīd ir 3 fakultātes, jūs to ziniet, nu, droši vien esat interesējušies. Jāsaka, pēdējos gados augstskola savus audzēkņus, nu, jeb studentus iegūst, nu, pārsvarā, nu, protams, no Kurzemes un galvenokārt no Ventspils. Ir būtiski uzlabojusies sadarbība starp izglītības pārvaldes, starp skolām un augstskolas profesoriem. Viņi tur ierodas, palīdz, ir šie pulciņi, bet nu, tur ir 3 fakultātes, ja? Uzņēmējdarbības vadība, ir IT un tulki. Tulku fakultāte, tas labs jautājums, vai tulks šī laikā ir profesija, vai tas ir vienkārši vēl viena prasme, ja? Kā visi vairāk vai mazāk jau, protams, svešvalodas, bet nu, ļoti svarīgi, lai augstskolai būtu studiju programmas, kas uzrunā. Mēs neapšaubāmi mudinām augstskolas vadību. Tās varētu būt mākslīgā intelekta jomā, jā, kur tas varētu piesaistīt arī pat kā jēdziens, kā nu, kaut kas tāds svaigs un kaut kas tāds, kas ir svarīgs šobrīd. Tā programma, kas ir, manuprāt, pašlaik vislabākā, ir Biznesa akadēmija, ja, kur ir maksas programma. Jāstudē ir faktiski 3 gadi, un 4. gads ir prakse. Bet nu, tur ir ļoti, ļoti labs līmenis, es teiktu. Ja? Un tur tie beidzēji, faktiski viņi atrod vislabāko darbu pēc tam. Viens no viņiem, starp citu, palika kopā ar Džoderu Dāvi, strādā ar viņu tur kopā tajā Andreja namā Momentum. Ja? Pašlaik tur mācās 24 studenti. Kāpēc tik maz? Nu, tāpēc, ka maksas programma. Vienā gadā jāmaksā 3000. Tas ir nesalīdzinām lētāk nekā līdzīgas studiju programmas Rīgā, Rīgas biznesa skolā, ja, un Swedish School of Economics, ja, ko es beidzu, tai Zviedru ekonomikas augstskolā. Ja, tas ir nesalīdzinām dārgāks, bet tā izglītība ir ļoti laba, ko tur teiksim, iegūt. Viņi ir konkurētspējīgi. Bet, protams, ka izvēlas budžeta vietas, ja. Šķiet, nu, uzņēmēja darbība, kāda starpība. Milzu starpība šī programma, kur ir 4 mentori, kas strādā ar jums. Ja. Tas ir tas, ko es varu pareklamēt. Iespējams par maz. Iespējams 3 fakultātes ir par maz. Protams, elektronika. Tieši tāpat tur ir sadarbība ar Hansa Matrix, tas ir pārvienot augsto tehnoloģiju parkā uzņēmums. Tur tu diezgan droši varēsi jau studiju laikā praksi iziet Hansa Matrixā, šis te iemaņas iegūt. Elektronika, protams, ir ļoti pieprasīta profesija, bet es nezinu, kā kuram. Jā. Aizēju šajā Hansa Matrix, tomēr tas savu veidu konvejers ir tāds, jā. Tur strādā cilvēki apmēram 200. Tā ir viena no pieprasītām profesijām, bet atkal, es saku vēlreiz, mūsu augstskolas piedāvājums ir ierobežots. Neapšaubām, ka Rīgā viņš ir plašāks, ja gribi kļūt par doktori, jāiet uz Stradiņiem, ja gribi kļūt par labu juristu, jāiet uz Latvijas universitāti. Protams, ka jūs visi skatieties arī uz ārzemēm. Nu, tas ir neapšaubām, katrs vidusskolnieks izprojies ļoti labi. Var, protams, arī izglītību apgūt ārzemēs, bet pēc tam atgriezties Ventspilī. Meklēsim to, ko teica Rudolfs, lai darba iespējas būtu tādas, kas uzrunātu jauniešus. Tas ir izšķiroši svarīgi. Tas ir tas aptaujas tēma, ko mēs pajautāsim tiem rīzniekiem. Par ko tu tagad strādā? Kāpēc tu nestrādā šai profesijā Ventspilī? Ja viņi teiks, jums vispār tāda te nav, nu te jādomā, kā tādu attīstīt. Labi, paldies. Pirms es virzos tālāk ar saviem jautājumiem, varbūt kādam klātesošiem ir jautājums. Jā, labvakar.
Es gribēju uzdot jautājumu, jums no 21. gada beigām jau ir jaunatnes lietu komisija. Kā jums šķiet, jo es domāju, ka ir pagājuši jau 3 gadi, varbūt no tās arī kaut kāda jau ir kaut kāda sev atpakaļ saite, kā tur ir gājis viņiem vai kā viņiem veicās? Tā ir viena no domas pastāvīgajām komisijām. Es tur neesmu, kā jūs saprotiet, jā. bet nu, tur ir mazliet arī pieredzējuši cilvēki un arī jaunieši. Jā. Viņiem ir regulāras sēdes, viņi ir tie, kas sadala teiksim tā, projektu naudas, jā, jo mums ir katru gadu mēs izsludinām projektus gan kultūras, gan sporta jomā. Apmēram 8000 šiem mērķiem ir, bet tā ir tā lieta. Ja mums būtu lielāks pieprasījums, ja būtu vairāk šie projekti, mēs šo summu uzreiz palielinām. Jautājums ir par to, cik aktīvi kādi šie projekti ir pieteikti. Ja? Ir mums vēl viena apakšprogramma, kur apmēram 5000 ir, varbūt es pateicu par daudz, nu, apmēram tā, ja, ir speciāli augstskolas studentiem. Arī viņiem ir katru gadu iespēja pieteikties un rīkot savus pasākumus vai, teiksim, savas idejas. Ja? Ko tie jaunieši tajā komisijā vēl ir izdarījuši un kāda šī administratīvā saite, es pateicu par maz, es to pilnīgi skaidri jūtu, ja? Nu, mums droši vien būtu jāņem tikšanās reizē kāds no šīs komisijas vēl līdzi, bet viņiem regulāri ir sēdes, regulāri pārunā. Protams, ka viņiem ir tagad jau tāds tiešais dialogs ar, kā sauc jūs to jauno izveidoto? Jauniešu domi. Jā. Es ceru, ka ir šī te miedarbība un ka viņi tur atrod tēmas, par ko runāt. Jā. Bet mums šovakar ir paveicies, jo Jā. viens no komisijas. Es esmu klāt tieši. Ja? Paldies. Jā, šajā komisijā mēs tiešām runājam par NAP jauniešiem, kā arī Vītoļa kungs minēja, mēs izskatām projektus, kas ir ļoti svarīgi, ka katram jaunietim iespējams iesniegt savu projektu, īstenot to Ventspils pilsētā. Un varu pateikt to, ka ir prieks, ka pretendentu skaits palielinās, ir tad vairāk šo projektu nekā bija. Es neesmu tur visu laiku šajā komisijā bijis, pēdējos 2 gadus nemaldos. Kāpēc kļūdos, laiks atskrien. Jā, tāpēc ne tikai projekti, bet arī mēs apspriežam jaunatnes lietas, runājam ar cilvēkiem, kas ir saistīti ar jaunatni tieši, izvērtējam pasākumus Ventspilī, tiekamies ar cilvēkiem. Jautājumi dažādi vienkārši. Mēs par to, kas aktuāls, mēs arī runājam. Īsumā. Jā, pirmais, jauki, ka jūs izmantojat idejas, par kurām mēs pārspriedāmies un kas nāk arī no mūsu jauniešiem. Bet mans jautājums vairāk par to, kas izskanēja jau šobrīd. 30 gadi pie varas, sakiet, kāpēc šis tiešais dialogs, par ko jūs šobrīd runājat, nav īstenots jau iepriekšējo gadu laikā? Viņš neapšaubām ir bijis šis dialogs, varbūt viņš nav bijis pietiekoši apjomīgs un pietiekoši aktīvs. Ja? Jo mēs tik tiešām visi projekti, kurus mēs esam realizējuši, ja? Pirmkārt mēs domājam par jauniešiem. Vizijums ir jauniešiem, koncerta zāle un mūzikas skola beigās, kur vēl tāda ir, ja? tādā teiksim, kompleksā. Bet nebija arī tādas pazīmes, manuprāt, ka ir šāda problēma, ka tik tiešām ir tāda jauniešu daļa, kuri jūtas kaut kādā ziņā varbūt pat atstumti. Bet tas ir trauksmes zvans un neapšaubām, ka tas ir jādara. Bet es saku vēlreiz, es esmu 30 gadus, jā, tieši tā es strādāju. No 96. gada es esmu Jūras ielā 36, pirms tam vēl 7 gadus es strādāju, ka pilsēta bija pilnīgi sabrukusi. Es biju tā saucamais komunālais šefs, tam man bija jāuztrauc, lai sakārtot visas ielas, mājas bija sliktā stāvokļa un tā tālāk. Ja? Vecpilsētā vēl ar vienu ir ļoti daudz, kas jārisina. Bet es saku vēlreiz, visi mūsu attīstības projekti, pirms 30 gadiem te nebija augstskola, nebija sporta infrastruktūra. Kāda viņa attīstīta? Lai katrā pilsētā tāda būtu. Kas jādara jaunietim? Jāsporto. Pirmkārt jāsporto. Tā kā es, protams, daļēji varu pieņemt to, kas varbūt izskanēja, ka zināms pārmetums, ja?
Bet es gribētu pateikt, ka lielākā daļa visu projektu bija tieši tāpēc, lai jauniešiem būtu ko darīt mūsu pilsētā. Nav sporta skolas, izklaides iespējas un šie te pulciņi un tā tālāk. Tas ir skaidrāks par skaidru, par to arī diskusija nav. Bet nākamais jautājums, ko es vēlos uzdot, vai jūs minējāt, nāciet pie manis, mēs risināsim, vai tas būtu tāds efektīvākais veids, kā organizēt jaunatnes jautājumu risināšanu? Protams, ka nē. Priekš tam ir šī jaunatnes lietu komisija, jauniešu dome, bet es runāju par kaut kādiem īpašiem gadījumiem, ja ir kaut kāds sastrēgums, ka tev vairs nav pie kā iet. Un tie jaunieši no jūsu skolas, starp citu Sandi, viņi pie manis atnāk un ļoti tiešā tekstā pateica par vienu mūsu iestādes vadītāju, ka viņš tur, viņi lietoja vārdus tur atšuva, uzmeta vai kaut ko tādu. Tas ir tas brīdis, ka jāiejaucas kādam priekšniekam. Ja kāds iedomājas, ka viņš ir tas pats galvenais un ka neņem vērā jauniešu vēlmi, tā vēlme nav uzreiz realizējama. Ja? Bet galvenais ir ieklausīties, ko var izdarīt, ko ne, paskaidrot. Par to es runāju. Protams, ka nav tur visiem pilsētas jauniešiem jāiet pie domas, teiksim, priekšsēdētāji. Ja? Es runāju par šādiem te faktiski brīžiem, kad tev šķiet, ka nav pie kā vairs iet. Nē, mēs vienmēr esam un vienmēr iedziļināsimies, cik tas iespējams arī mēģināsim palīdzēt. Un runājot par iepriekšējiem gadiem, tātad mums ir jaunatnes lietu komisija, mums ir jau ilgus gadus jauniešu māja, un tagad ir arī jauniešu dome. Tātad tādas trīs spēlētāji jaunatnes lietu jomā. Kādēļ šāds sadalījums? Vai tas nozīmē, ka organizējot jauniešu domu, jūs atzīstat, ka iepriekšējā sistēma nav bijusi pietiekami laba, vai ko tas pasaka par jaunatnes politiku vispār Ventspilī kā tādā? Neorganizējam jauniešu domu, to organizēja paši jaunieši, un tas ir labi. Tā ir tā aktivitāte, ko viņi paši dara, bet mums bija viena tikšanās. Es gan pēc tam uzzināju, ka viņa nav bijusi īpaši interesanti, jo mēs sākām stāstīt par pilsētas domu un par to, kā tā strādā un kāda ir struktūra. Tas neapšaubām bija stipri birokrātisks stāsts un diez vai tas uzrunāja, tiksim, jauniešus. Ja vēl šādas tikšanās rīkot, protams, ka var atrast daudz interesantākas tēmas. Bet tas, ka jaunieši un neapšaubām, es jau teicu, Jaunas lietu komisija kopā ar jauniešu domu var tikties, var runāt, var atrast problēmas un arī piedāvāt domai, kā tās risināt, ko mēs varam palīdzēt. Tā es redzu to situāciju. Bet, lai kolēģi arī runā. Nedaudz paturpinot par jauniešu domu, tomēr man šķiet, ka arī tu, Sandi, biji savā laikā starp pašpārvaldes prezidentu klubā. Tad jauniešu doma ir pašpārvaldes prezidentu kluba aizvietojums, jo pašpārvaldes prezidentu klubs arī tad, kad mēs abi, man liekas, tur piedalījāmies, nepārāk veiksmīgi darbojās, jo tur bija vairāk tāda sanākšana, aprunāšanas un aiziešana mājās. Tagad tas jauniešu domas, tā galvenā ideja ir, ka viņi ir tie jaunieši, aktīvākie jaunieši Ventspilī, kuriem ir savas iniciatīvas, savas idejas. Viņi veido komunikāciju ar jaunas lietu komisiju, kur no komisijas var tikt, teiksim, izvirzīts kaut kāds dokuments vai vienalga kaut kāda vēstule tālāk pašvaldības vadībai, un tad tā sadarbība notiekās, un tie jaunieši spēj savus iniciatīvas veicināt, savus iniciatīvas virzīt, viņi redz kaut kādus ceļus, un tāpēc kaut kā tāda, tas sadalījums varbūt. Jauniešu māja tomēr savā ziņā ir tāda ēka vairāk, kur jauniešiem ir iespēja satikties, kur jauniešiem ir iespēja sanākt kopā, kur jaunieši var izmantot to, kas te ir pieejams. Tā ir iespēja, un to, lai šeit būtu interesanti, mums ir līgums jau pietiekoši ilgu laiku ar Emīlu, un viņa komandu. Protams, ne tikai Emīlu, un viņi ir tie, kas mēģina šeit palīdzēt Rudolfam veidot jauniešu mājas saturu. Bet atkal, pašvaldībai tur tā īpaši nav jāiejaucas. Tāpēc mēs atradām šos te aktīvos cilvēkus, kas bija gatavi to izdarīt. Viņi šeit katru gadu ierodas arī, cik es zinu, no ārvalstīm. Jaunieši, viņi ir šeit. Es tā domāju, ja mūsu jauniešiem pietrūkst idejas, katru gadu šeit ir ārzemnieki. Viņu vecuma, varbūt drusku vecāki, kā kurš, viņi var apmainīties ar idejām. Varbūt ir kaut kādas labas idejas, ko viennozīmīgi var uzreiz paņemt un ieviest šeit. Tas ir, man liekas, tā ir laba iespēja. Viņi apmeklē skolas, šie
šie brīvprātīgie, kas no ārzemēm šeit, cik apmēram ir te katru gadu viņi? No 5, no atšķirīgām valstīm, jā, droši vien. Katram savu pieredzi. Tas ir lieliski, kad es biju tajā vecumā, vispār sapņot nevarēju par to. Tagad visa pasaule ir jūs. Mēs kā pašvaldība esam tik daudz, es atvainojos, špikojuši, jā, labas idejas. Tās visas, ne visas, bet pietiekoši daudz esam šeit realizējuši. Neliels komentārs. Tad es došu jums, jā. Man liekas, ka prezidenta kluba, atkarīgs no, piemēram, prezidenta klubs, tad, kad es tajā darbojos, mēs bijām tie, kas radīja jauniešu gadu balvu. Tā kā es nevarētu piekrist, ka prezidenta klubs pats par sevi bija sevi izsmēlus organizāciju. Es teiktu, ka tas ir svarīgi, kas strādā ar šo te organizāciju. Tāpēc, jā, tas mans tas komentārs pie šī te. Viss atkarīgs no cilvēkiem. Kas ir līderi, nevis formālie, bet reāli līderi. Viņi pārējos var aizraut. Jā, es gribēju vēl precizēt mazliet par mums tā kā ir jauniešu diskusija. Un jūs minējāt, Vitoļņa kungs, savā sākumā par jauno Saules ielas galā, kas būvēsies jaunbūvi. Un kā jums, jo jaunieci sanāk līdz 25 gadiem, kas šobrīd klausās, jo es šobrīd informatīvā vidē esmu dzirdējis tikai, ka būs jauniem speciālistiem, tā kā dzīvesvietas. Tas ir tāds ātri. Bet, jā, un tad jautājums būtu tāds, ka vai šiem jauniešiem, kas būs līdz 25 gadiem, ja mēs zinām to, kad jūs minējāt, kad vēlams būt 2 bērnu ģimenes, šobrīd jaunietes sāk dzemdēt no 30 plus gadiem, jā, tad es gribēju pajautāt, vai tiešām jauniešiem būs iespējas tikt pie kāda dzīvokļa šajā jaunajā projektā, vai tomēr tur būs vispār cita auditorija? Vienkārši precizēt. To mēs redzēsim. Es varbūt dzīvoju kaut kādā pagātnē, kad meitenēm bija bērni jau pēc 20 gadiem. Man tā kā būtu jāpaskatās uz saviem bērniem, un tad es to saprastu. Jā. Tā ir, jā, tik tiešām. Nav vairs tie laiki, kad tur meitenes tur uztraucās mani. Nosauks par vecmeitu, ko tad, jā. Jā. Tagad ir arī 40 gados bērni dzimst un tā tālāk, jā. Bet runājot par šīm 2 ēkām, manuprāt, tur šī ziņa, kas ir publiskajā telpā, pirmkārt jau viena ziņa, ka tie ir zemes īres nami, jā. Zemes īres cenas nami. Tik zema nebūs tā īre, jā, bet viņa neapšaubām būs zemāka, pēc mūsu sākotnējiem aprēķiniem vismaz par 20% pret to cenu, kāda ir šādas kvalitātes dzīvoklim, ja tu gribi viņu atrast Ventspilī. Pirmkārt, jau viņi nav pieejami šie dzīvokļi. Pieejami SSLV, skatāmies šobrīd 5 pieejami. Pie tam pārventā. Kurš grib pārventu, paceliet roku? Neviens negrib pārventu, jā. Visi grib dzīvot šī krastā. Viņi pirmkārt nav pieejami ilgtermiņa īrei. Jo lēši ir sapirkušies, tas lēši izīrē, vietējie gaida lēšus un tā tālāk. Ja? Otrkārt, tā ir ļoti laba kvalitāte. Tādu dzīvokļu šobrīd īsti pat nav. Es saku, tāda ir tikai ierobežots skaits. 5 stāvu māja, bet ar liftu. Energoefektīva māja. Slēgts pagalms, barjera, sveši tur nebūs, stāvvietas, bērnu laukums, pazemes konteineri, var sakot, visi ļoti labā līmenī. Ja? Kādēļ šis te jēdziens zemes īres nami? Ja? Tāpēc, ka tas kredīts, ko piedāvā Altums, ir uz ļoti labiem nosacījumiem. Ar vislētāko pieejamo procentu 0,69% fiksētā likme, sapņu likme. Tāda nav nekur. Ja? Ļoti garš uz 30 gadiem, un tā ir tā doma, ka īres šī cena varētu būt salīdzinoši netik liela, ja, kā pret šo kvalitāti. Ja. Bet ierobežojošais ir vēl viens faktors, tie ir ieņēmumi. Katram šim dzīvokļu veidam uz to varēs pretendēt tikai ģimene, kurai ir ne vairāk kā, un tur ir skala, ja, uz 1 istabu, cik uz 2 istabu un uz 3 istabu. Un tas iznāk tā, ka faktiski tādi, ja tāds jau biezais kaut kāds, viņš nevar vienkārši pat pretendēt tur, ja, saprotiet. Tāda ir tā kombinācija, un kāpēc mums ir pārliecība, ka arī
jaunas ģimenes to izvēlēsies. Ja? Nav, protams, uzreiz jāņem 3 istabi, būs 2 istabi tur arī. Starp citu, 1 istabu dzīvokļi ir pieejami pilsētā uzreiz. Pašvaldības dzīvokļi mēs esam pietiekoši daudz iedevuši arī, teiksim, pedagogiem, ja viņš ir viens jauns uzreiz, faktiski pieejam uzreiz. Protams, ka 3 istabi, 4 istabi ir ļoti ilgi jāgaida. Jā. Nu, tur atnāk jaunie pedagogi vai ārsti jaunie, tur vajag arī kaut kādu veiksmi. Bet tās nav speciālistiem, tā kā jūs tāda nav doma. Tur būs atsevišķa rinda, kur varēs pieteikties, jauna rinda, nevis tā, kas mums ir tā, kas ir visu laiku. Jā. Nu, tur jau ir palikuši faktiski romu tautības tikai. Jā. Nu, tā ir tā realitāte, un šajā te rindā tam nav tieša sakara ar tiem speciālistiem, ko mēs uzaicinām. Jā. Mēs to domājam, ka būs gads apmēram līdz teiksim, atklāšanai to rindu. Tas varētu būt augusts. Tad vēl viens jautājums par dzīvokļiem. Jūs sakat pieteikties rindā, kur jauniešiem 25, 30, nu jau jaunieši varētu arī teikt, nu, piemēram, es pabeigusi augstskolu, es atnāku atpakaļ uz Ventspili, es strādāju, bet man nav kur dzīvot. Kur man ir jāvēršas, lai es šajā rindā uz to dzīvokli vienistabu varētu pieteikties un dabūt to dzīvokli? Kur tieši man uz sociālo dienestu jāiet vai... Domāju, pirmajā stāvā, bet nu, protams, tajā oficiālajā rindā, tā, kas tā rinda parastā, ja, tur neapšaubām ir, nu, tur ir likums, ministrs kabineta noteikumi, ja, kā tu arī to pretendēt. Tas ir savu veidu anahronisms, ja, nu, tur droši vien, ka viņš būtu jāpārskata, jo nav jau vairs tā, ka tur ir, nu, tā kā kādreiz bija, ka milzu rinda, un tad tur strīdās, kuram tur priekšrocība un tā tālāk, ja. Tas ir, bet tas ir, viss ir domē. Lūdzu. Jūs tikko sacījāt, ka neviens negrib pārventu. Man tas liekas tā ļoti interesanti. Tas tā kā Rīgā pateikt, ka neviens negrib Bolderā vai Ķangaragu, bet nu, kāpēc šādā ilgā gadu laikā situācija ir izveidojusies, jūsuprāt? Jāprasa tiem, kas tā saka. Bet ir tā, ka, protams, pilsēta ar 2 krastiem, tas nav tikai mums. Tas ir, manuprāt, tā ir visā pasaulē. Ja? Un pārvents šis stāsts, nu, kopš es strādāju, tā tas ir vienmēr bijis. Ja? Pārventnieki saka, nu, protams, viss tikai tur, pilsētā, un mums pietrūks. Mēs mēģinājām radīt to visu 2 komplektos. 2 bērnu pilsētiņas, sporta zāle pārvents, mēs to uztaisījām. Faktiski mēs visu laiku skatījāmies, lai nav tā, ka pārventnieki jūtas nu, kaut kādā veidā apdalīti. Ja? Protams, ka runājot par medicīnu, kas arī savulaik bija abos krastos, nu, tur gan ne. Tur tā atbilde ļoti vienkārša. Nu, cilvēka dzīvība un veselība ir tik vērtīga, ka resursi ir jāsakoncentrē vienā vietā. Tur reizēm var būt stāsts par minūtēm, ja, par sekundēm, un tāpēc tas viss tika vienā vietā, teiksim, koncentrēts. Pārējo visu mēs esam mēģinājuši arī pārventā radīt, bet tā ir tā realitāte. Pārventa nav tik pieprasīta. To var ļoti skaidri redzēt pēc piedāvājuma, pēc cenām, to pašu dzīvokļu īres un tā tālāk. Ja? Nu, tas ir tāds gaumes jautājums. Ir tādi, kam varbūt patīk pārventa, bet nu, pārsvarā tā tomēr nav. Jā. Jūs domājat to risināt, kā pievērsties šim jautājumam vai nu, atstāsim pašplūsmā? Nē, nu, tas ir ļoti vienkārši. Tas ir piedāvājums, pieprasījums. Ja kādam būs nu, teiksim, ekonomiski izdevīgāk dzīvot pārventā, viņš tādu lēmumu pieņems. Nu, es arī. Manot, kā pašvaldība pievērsties vairāk pārventas pievilcības veicināšanai? Mēs, nu kā no augsto tehnoloģiju parks ir pārventā ar domu, kā darba vieta ir tuvāk, ja kāds šeit, teiksim, izvēlas darbu. Tur ir vairāki uzņēmumi, ne tikai Hansa Matrix, un mēs ļoti ceram, ka ar laiku būs vairāk, kad ar augsto tehnoloģiju parks, kas nav tieši nekādā veidā pašvaldības uzņēmums. Jā. Tas ir, kur pašvaldība nav iesaistīta, bet nu, mums ir laba sadarbība, mēs viņus atbalstām. Lai darbs būtu tuvāk, nu, tad kāds varbūt izvēlēsies tā. Protams, ka mans tas piemērs, ka visu mēģināt 2 komplektos, skaidrs, ka mums bija plāns arī
būvēja 2 veloparkus. Pēdējais šis projekts, kas tika pieminēts, tā brīvostas pārvalde tā mums atteica zemi. Jā, viņiem jāizņem tas no valdījuma, viņi tur, mums varbūt tur būs projekts, jā, tā tas ir, ka rīdzinieki un ne tikai rīdzinieki te komandē parāda, jā, tas ir ļoti nepareizi. Kādreiz mēs visi bijām pie viena galda, visus lēmumus pieņēmām. Iedomājieties, pagājušajā gadā Ventspils brīvostas pārvalde pieņēma 132 lēmumus. Es vienkārši mājaslapā apskatos, 132 jautājumus gada laikā viņi ir izskatījuši. Nav redzams kādus, ko viņi tur lēma par mūsu pilsētu. Tas ir absurds, manuprāt. Ja? Tā nevar būt. Es ceru, ka mēs to atrisināsim. Un arī par pārvaldu runājot, jūs minējāt, tā tad ir sports, ir ko jūs vēl minējāt? Sports bija, vēl kaut ko minēju. Bērnu pilsētiņas, un kā ar jauniešiem? Tas jau viss ir jauniešiem. Sports jauniešiem. Vai tad kādam Nē, tas jau saprotams, Nē, bet tas, kā mēs ejam uz skolu kā jaunieši, tas ir pilnīgi pieņemami. Mēs ejam sportot, kas ir jauki, tāda, ka Pārventā ir būtiski samazinājies, teiksim, iedzīvotājs Pārventā. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka tur, jāsaka, pilnīgi godīgi pārsvarā dzīvoja cilvēki, kas paudzēs, viņi kaut kad iebrauca Ventspilī, kad sociālisma laikos ļoti strauji attīstīja Ventspili, tur būvēja pils rūpnīcu, naftas bāzi un tā tālāk. Jā. Trūka darba rokas viņus fiziski ieveda ar vilcieniem, var teikt. Jā. Tie bija krieviski runājošie, un viņi tur dzīvoja un strādāja paudzēs. Un tagad, kad tik strauji sāka samazināties darba vietu skaits, viņi aizbrauc. Tā ir reāla statistika, aizbrauca vairāk neapšaubāmi krieviski runājošie. Kāpēc mums jāslēdz ir Pārventā viena skola un jāapvieno vienā ēkā? Tieši šī iemesla dēļ. Tādēļ, ka pēdējos 5 gados, man vēl nav statistika, man tūlīt viņa būs par pēdējo gadu, darba vietu skaits ostā samazinājās pa 800 vietām. Pirms tam 25 gadu laikā mēs 2500 jaunas darba vietas izveidojām ostā. Pārsvarā tās bija jaunas rūpnīcas. Tagad es atvainojos, rīdziniekiem, sasodītajiem, viņiem to izdevās tur dažu gadu laikā tur būtiski samazinājās. Tās bija vislabāk atmaksātās darba vietas. Vēl ar vienu ostas uzņēmumos viņas ir līmenī augstāk nekā tas ir rūpnīcās. Tā ir tā realitāte. Jā. Tagad tas jautājums, bet tur jau nav tā, ka tur tukši, neapšaubām, ka tur dzīvo cilvēki, un viņiem ir vajadzīgs arī servis. Mēs iespēja, teiksim, robežās visu darīsim. Runājot, varbūt papildināšu nedaudz arī no teritoriju plānošanas viedokļa. Pārventa jau vēsturiski ir veidojusies kā tāds neliels Ventspils rūpnieciskais centrs līdz ar ostas termināļiem, līdz ar ostas attīstību jau 20. gadsimta pašā sākumā. Līdz ar to tur tā teritorija arī, kur izplesties un veidot kaut ko, kas būtu sabiedrības kaut kādām dzīves kvalitātes īpašības uzlabošanām un vajadzībām, ir maz. Bet noteikti ir kaut kādas vietas, kur, pieņemsim, varētu izveidot kādu jaunu parku vai pastaigu taku, kas arī ir izskanējis no jauniešiem, ka tā būtu varbūt tā viena lieta, kas viņiem tā kā trūkst, jo, Pārventā ir Pārventas parks, ja es nemaldos, tā viņi sauc laikam, tā ir tāda galvenā laikam tā pastaiga vieta Pārventā, kur pārventnieki, var nedaudz izstaigāties pa tādu nelielu meža taku, un tad parks ir viena no lietām, ko jaunieši vēlētos, un es domāju, ka tas noteikti kaut kur Pārventas teritorijā ir realizējams, iespējams, varbūt tas kaut kādiem gaisa dārziem, tiltiem, nezinu, kaut kur. Bet tur to vietiņu noteikti varētu atrast, es domāju. Pārventā ir Bušnieka ezers, kur mēs arī esam iekārtojuši atkal to ezeru galu, tur pilnveidojuši, lai tur pat labāk būtu atpūtas iespējas. Mums, starp citu, mēs esam izstrādājuši jaunu pilsētas marketinga stratēģiju. Tas ir ļoti svarīgs, tiksim, jautājums, jo neapšaubām, ka Ventspilī jābūt arī pievilcīgam turismu galamērķim. Ja? Un tur šie stratēģijas autori arī teica, jūs par maz izmantojat to. Jūs esat pilsēta, kurā ir jūra, kurā ir upe un kurā ir ezers. Mums ir visas 3 lietas. Ja? Vai kāds to tā uzreiz uztver? Tas tikai kā viens piemērs. Ja? Pārventā neapšaubām ir labas iespējas. Staldzene kā tāds savu veidu, tāds ļoti kolosāla vieta vienģimēju mājām, šīm te privātu mājām, viņi attīstās. Skaidrs, ka mums tur grūti ir ievilkt komunikācijas, jo tur tas ir tālu no visiem, teiksim, pilsētas šīm te komunikāciju centriem. Bet,
Jā, pārvērtēt ir savas iespējas, neapšaubām. Bet to, ko teica Rudolfs, ka tur ir paaugstināts bīstamības uzņēmumi bijuši tuvu, jau pārvērtnieki, viņi tur iet gar bijušo Ventspils naftu, tagad Vitolu, jā, viņi liekas tā, es aiziešu uz plūdmali, jā, nu, tur ir reāli, tas bija, teiksim, uzņēmums, un tur nav paredzēta plūdmali. Nu, protams, ka ne jau mēs tur kādu tur dzinām projām ar koku, jā, bet, nu, tā ir tā realitāte. Mums ir zilā karoga plūdmale, mums ir Ventā, jā, šī te atpūtas vieta un tā. Paturpinot arī, jā, nu tas pavisam nedaudz, ka tas arī ir viens šie te normatīvie akti un regulējumi, cik daudz no šīm bīstamajām rūpnieciskajām zonām tu drīkst kaut ko būvēt, uzturēt, un līdz ar to tas arī ierobežo varbūt tas nedaudz. Jā, nu aizsargījos. Bet Jēkabs vārdi nemaz netiek, vajag pa kultūru parunāt. Jā. Vai pa mūziku. Jā. Atvainojos, it kā mums ir jauniešu diskusija, bet jūs gan intervijas iepazīšanās sākumā, protams, ostai pieskārāties. Un arī šobrīd mēs joprojām ostu apmuļājam par Riņķi. Un, ja mēs runājam par ostu, vismaz publiskajā telpā, un vienmēr arī esmu pats piedalījies brīvostas prezentācijās. Nu, viņi kā saka, ka tomēr tās kravas krīt dēļ kara Ukrainā, dēļ tranzītu, nu, biznesa, visas tās novirzīšanās un viss pārējais. Un kā jums šķiet, ja pieņemsim, ka šī gada septembrī, oktobrī mēs atkal Ventspils pilsētas doma varēs pieņemt lēmumus, tas jaunieši kādā veidā, nu, tā kā tieši ietekmētu, kas būtu tas pienesums? Nu, tieši, ko mēs esam, es saprotu, mēs esam zaudējuši kā pilsēta, kad mums nav ietekmes. Bet kas tieši būtu tas jauniešu pienesums? Mums finansējums būtu lielāks, vai mums būtu kaut kādas iespējas, kā jums šķiet, nu, tajā brīdī mēs atgriezīsimies, kas būs tas dzinols, ko jaunieši iegūs? Jā. Neapšaubām, ja ostā atgriezīsies darba vietas, un mēs skaidri zinām, kā tas jādara būtu, kā tas būtu jāatjauna. Jaunā tā brīvostas vara toreiz, 2020. gadā, viņi sāka ar to, ka atteicās no jau apstiprināta projekta, parakstīta līguma ar CFLA, Centrālā finanšu līguma aģentūru, ja, par jaunas rūpnīcas būvniecību. Atnāca tas menedžers no Rīgas, krīzes menedžers, atnāca glābt nabaga Ventspili. Viņš saka, kas tās te pa noliktavām te sabūvēts? Ja? Mēs 25 gadus attīstām rūpniecību. Mēs no absolūtas nulles kļuvām par trešo lielāko rūpniecības centru aiz Rīgas un Liepājas, ja? 25 gadu laikā. Nu, viņi visi to sabremzēja. Nu, lūk, bet tātad tā doma ir kāda. Ostai neapšaubām ir labas projektu idejas. Par laimi tie speciālisti, kas tur strādā, un Igors Dodovs, kurš izpilda brīvos pārvaldnieku, teiksim, pienākus, viņš ir savā vietā. Ja? Un tās projektu idejas ir, manuprāt, ļoti pareizas. Ka Ventspils ostai jākļūst no fosilās enerģijas osta, nafta, ogles, ja, par atjaunojamās enerģijas ostu. Un ir ļoti labas iestrādes. Nu, mēs varam teikt, pirms dažām dienām kopā ar Igoru šīs te idejas prezentējām satiksmes ministram, jaunajam Atim Švinkam, ja. Par ko iet runa? Iet runa par vēja parku apkalpošanas tādu centru. Tur viss skaidrs, kādam viņam jābūt, kādas investīcijas vajadzīgas. Ja. Ir, protams, tādi megaprojekti. Vai viņi īstenosies vai nē, to ļoti grūti teikt. To, ko Liepāja visu laiku tur jau bez maz uzbūvējuši. Tā ir nākotnes degviela, e-metanols, kur vajadzīgs milzīgs elektroenerģijas daudzums, līdz ar to vajadzīgi faktiski vēja parki, tā skaitā jūrā, ja. Bet šādi te projekti, vismaz divi, arī pie mums, kā projekti, pie kuriem komersanti strādā, faktiski ir, ja. Tas būs ļoti augsti atalgotas darba vietas, bet vai šie projekti realizēsies? Tur zvaigznēm ir jāstājas vienkārši fantastiski, lai kaut kas tāds realizētos, ja. Sociālismu laikos te visu laiku kāds mēģināja būvēt Ventspilī naftas pārstrādes rūpnīcu konkurēt ar Mažeiķiem. Neuzbūvēja. Lai gan visi priekšnoteikumi bija. Bija naftas cauruļvads, izēvielu, tā teikt, piegādāja. Ja? Bija milzu rezervāru parks Ventspils naftā. Viss bija speciālisti un tā tālāk. Ja? Tā kā, nu, teiksim, strādāsim kopā, bet kāpēc es nevaru piekrist to, ko jūs sakiet, ka tikai ģeopolitiskie apstākļi ir vainīgi pie tā, ka osta ir Ventspilī, teiksim, sabremzējusies. Ja?
Liepājas ostā šai pašā laika periodā kravu samazinājums ir 2%. Ventspilī 2,5 reizes pie vienādiem ģeopolitiskiem apstākļiem. Pirmajā gadā uzreiz tikko tur noteica šīs sankcijas arī ostai, absurds, un pēc tam par laimi atcēla, ja? Pirmajā gadā Rīgā un Ventspilī, kur faktiski pašvaldība izslēdz no valdes, kravu apjoms samazinājās vairāk kā pat trešdaļu. Klaipēdā un Tallinā, kas ir tiešie mūsu konkurenti, pat nedaudz palielinājās pie absolūti vienādiem ģeopolitiskajiem apstākļiem. Kāpēc? Kāda atbilde? Lēši pateica uzreiz, un mēs palīdzēsim latviešiem, mēs pieņemsim kravas, mums ir jaudas, ja tur viņiem kaut kādas problēmas. Laiks mums lēnām iet uz beigām, tad tādu noslēdzošu jautājumu vēlētos uzdot tieši Jākabam Matspānam. Kultūra mums Ventspilī ir ļoti plaša. Mums ir gan teātris, gan pasākumi, gan mūzika ir attīstīta. Bet viens no lietām, kas jums ir jauni ierakstīt programmā, ir to, ka jūs centīsieties iedibināt mūzikas festivāls starptautiskus Ventspilī. Kā tad šis notiks? Paldies par jautājumu. Būtībā tāda jau ir. Ja godīgi, tāda ir. Mūzikas festivāli ir. Tas pats mūsu festivāls Ventspils Groove, kas šovasar svinēs 20 gadu jubileju. Pie mums brauc studenti no Baltijas valstīm. Ir bijuši vēl no Vācijas. Bet pārsvarā tie ir meistarklašu vadītāji, kas ir no visas pasaules. Gan Amerika, gan Brazīlija, Portugāla, Japāna, Ķīna. Jā, tāpat arī mums ir klavieru mūzikas festivāls, kur arī ir pārsvarā studenti no Ķīnas, no Francijas, Vācijas, Polijas, mūsu pašu Ventspilnieki. Un gribās, protams, kaut ko citādāk un gribās visu to attīstīt un skatīties. Mēs jau paši arī visu laikam līdzi un ar tiem resursiem, kas mums ir, es jau arī, piemēram, kolēģiem visu laiku stāstu to, ka mēs jau esam šos festivāls daudz maz izveidojuši pašiniciatīvu. Mums nav tādu, mēs esam izglītības iestāde. Mums ir pamatfunkcija izglītība. Bet pats tāds tā kā šie aktīvie jaunieši, kas ir mūsu skolā, kas jau arī strādā mūsu skolā, kam ir šie kontakti ar ārzemēm. Mēs tā kā šo visu varam izdarīt daudz efektīvāk nekā cilvēki, kas vienkārši sāk no nulles, jo mums ir mūziķiem ir tā komūna vai kas, bet mēs iesaistam pārsvarā, lai tieši būtu šīs te mūsdienīgums aktuāls vairāk. Un, protams, es negribētu, tā mums būtu vēl viens, varbūt Ventspilī tāda lieta kā Summer Sounds, slēpāk Liepājā, vai tur Salas dzīvā bija kādreiz pozitīvs, kas tā ir Rīgā notiek. Mēs varam domāt par kaut ko, nāk kopā jauniešu doma, varbūt domāt par kaut kādu, varbūt šī festivāla attīstību turpmāk, vai mēs liekam, piemēram, akcentējam to Ventspils Groove, piemēram, kā šogad mēs taisam kā hip-hop festivālu vairāk. Mēs uzreiz pieaicam vairāk hip-hop mākslinieks no Amerikas, no Eiropas valstīm, pilsētām, vienalga ko. Iesaistam mūsu pašu hip-hop mākslinieks no Ventspils, kas mums arī ir tas marčs vai jau arī mūsu skolas audzēkts Drūs Priedēns jau ir parādījies tieši šajā kategorijā. Jā, tāpēc viss iespējams ir. Un es domāju, katru dienu saku, ka mums ir visas pasaules iespējas, vienkārši jādara. Un Ventspils Groove būtu kā ļoti labs pamats šī tāda, pat es nevaros šī vārda teikt, pat pasaules mēroga festivāla attīstībai. Brīnišķīgi, paldies! Laiks mums ir beidzies. Paldies par šo diskusiju, paldies, ka ieradāties un uz tikšanos vēlēšanās!